Nu, reku mums sāka sūknītis strādāt. Parādās vairāk skaņa. Bet tā kā viņš ir ieslēdzies, tas sūknītis faktiski nav dzirdams. Viņam no sākuma vajag tikai vairāk. Tā tiek vairāk degvielas, vairāk patērē. Kamēr laikam uzsilst. Pagaidām vēl augsts nav. Viņš rāda. Tad mēs mainam līmeņus. Minimālais. Mums maksimālais. Startā es domāju atstāšu uz maksimālo kaut kādu, es nezinu, minūtes 15. Tad jau pāriešu normālajā ekonomiskajā režīmā, lai viņš tikai uzturētu man siltumu. Tāds te ir. Te var redzēt degvielas līmeni, cik iekšā 1,5 litri. Lai kopā viņš pagaidām nostrādājis, varbūt kādu stundu. Varbūt stundu, pusotru. Un tā kā es ielēju, man bija ap šito vietu pirmo reizi degviela. Man viņš nosēdīs pār 100 gramu. Tad ir ventilators. Te viņš mums ņem gaisu iekšā. Tāda drošina es uztaisīju. Te turās. Te mums ir izplūde. Aiziet. Te ir saucamies klusinātājs. Un iziet mums viņš pa sienu ārā. Un jau jūtas, ka viņš siltu plūdu. Tā kā ieslēgšanas viņš rādīja mums 12.00. Paskatīsimies apmēram pēc, es nezinu, pēc minūtēm 20, cik mums grādi būs pamainījušies. Jo bija mums 0,4 nemaldos. Garāža mums ir tāda. Nav nekas te nosiltināts. Pilnīgi āru var redzēt. Tas arī mums jāizdara. Mums te mašīnas nav iekšā un ir mitrums.